Imants? Jā. Tavuprāt, var dzert? Čau. Tavuprāt, var dzert ūdeni no krāna? Nu, es, teiksim, vecmogrāvī dzeru šādi no krāna. Man gan ūdens negaršo, alus labāk garšo, bet, nu, tā ņemot, protams, ka mani apstrīdēs daudz, jā, kad remonts notiek, aiziet netīrumi. Nu, ja ir šie dīvaina garša ūdenim vai kā, vai visas filtrs spējas attīrīt, tas ir atkal, principā, vesela zinātne, jātaisa analīzes, kāds filtrs. Protams, pirmais filtrs būs viennozīmīgi šitāds filtra korpus, kurā liekas iekšā mehāniskā attīrīšana. Netīrumus, nu, attiecīgi... Striķīši iekop. Jā, striķīši šķiedra augstvērtīgāka, tur var neiziet netīrumu cauri. Viņi domā uz kādiem 8 kubi ūdens, 8000 litri. Protams, ja filtri ir, viņi ir jāmaina. Tālāk jau sadalas, protams, kad, ja ir smirdīgs un tāds netīrs ūdens, var te ir ko dzelzi, noņemt, mīkstināt ūdeni. Teiksim, par šito filtru es esmu labas apsauksmes dzirdējis, taisni kafijas aparātiem, smalkiem aparātiem, jāpaliek šitādu te, un tad tās caurules neapaiklēs, neaiziet ciet. Ogles filtri ir. Tagad varbūt tās nav tik populāri padomju laikos, kad kanču dzina, ka teica, ka caur ogli izlaiž, tad labāka garša. Nu, tā kā ogli vienmēr noder, teiksim, visos dzīves variantos. Visādām piedevām ar kokosriekstu kaulu, ja klāt ir ar sudrabu. Pašlaik te visu laiku mainās sortiments, nu, un tālāk ir dzeramā ūdens filtri 3 pakāpju. 5, 6 pakāpju, ja vairāk izmanto, principā attīra pilnībā ūdeni, ir tās maziņš ūdens krāns komplektā, un tad tecina iekšā, un labs ūdens ir. Protams, vieta viņš kaut ko aizņem, nu, maināmie kārtriģi. Jā. Cik daudz liek un kā, bet, nu, teiksim, jā, ir ūdens ļoti slikts, baidos, kad jūs to garšu tik labu nevarēsiet dabūt, teiksim, tas attiecas uz dziļurbumiem, kur ir ļoti daudz dzels un varētu būt un nitrāti, un ka viņš nespēs attīrīt. Ar alu jāatšķaida tas ūdens vienkārši. Jā,